Jāsaka, ka beidzot šodien ir pienākusi tā diena, kad es esmu saņēmusies. Un es nāku pie jums ar savu pirmo piezīmju grāmatiņas ierakstu. Un jā, šī ir mana adīšanas piezīmju grāmatiņa. Tad nedaudz par mani. Mani sauc Renāte. Un jūs mani varat atrast Instagramā kā MRS, jeb Mrs.dziedātāja, un iekšraverlī es esmu Mrs. dziedātāja. Kā arī manu sadījuma dizainus jūs varat atrast zem manā pilnā vārda un uzvārda, kas ir Renāte dziedātāja. Tā tad ir 21. janvāris. Ir 25. janvāris, pirmdiena, 2021. gads. Un es atrodos Rīgā, Latvijā, un jā, es ļoti ilgu laiku domāju par to, ka es gribētu veidot šos video ierakstus, tīri tādēļ, lai kaut kādā veidā es nezinu pat kā pateikt, bet lai savus darbus un padarītu to nedaudz labāk organizētu, un lai man būtu šī piezīmju grāmatiņa, uz kuru es varu atskatīties, un es varu redzēt, kad es to darīju, vai kā man veicās, vai kāds bija manas sajūtas tajā brīdī. Un vēl nedaudz par mani un par to, kā es pievērsos tieši adīšanai. Es vienmēr esmu bijusi ļoti radoša un mākslinieciska. Šobrīd es studēju grafisko dizainu, kas Latvijā ir pazīstams arī kā datordizains. Es esmu trešā kursa studente. Un jā, adīt es sāku tad, kad es biju gaidībās ar savu dēlu. Aprīlī viņam būs 4 gadi, tad, varētu būt, kad adīt es sāku pirms aptuveni 4,5 gadiem. Kā jau lielākai daļai, arī man bija skolā jāda. Mēs adījām zeķes. Un jā, un ja es pareizi atceros, tad es uzadīju tieši vienu zeķi, respektīvi, es neuzadīju pilnu pāri. Un tajā laikā adīšana man nelikās kaut kas tāds, ar ko es varētu nodarboties un kas varētu mani aizraut. Un jā, mana omīte vienmēr bija bijusi ļoti liela adītāja, viņai ļoti patika adīt, un arī mans tētis ada. Un bija laiks, kad arī mans tētis tirgoja dziju no mūsu pašu aitām, kas aug mūsu lauksaimniecībā. Un tā, bet jā, kad es biju gaidībās ar savu dēlu, man ējās tā sēja, ka man gribās uzadīt viņam pirmās zeķītes, bet, kad man gribās uzadīt pašai, nevis nopirkt, jo, kas te tur, vai ne? Un, principā, viss, ko es esmu līdz šim brīdim iemācījusies saistībā ar radīšanu, ir ar internetu palīdzību, ar YouTube un dažādiem blogiem un arī adīšanas aprakstiem. Un, jā, un te man ir jāatzīst tas, ka es tieši šajā adīšanas pasaulē vairāk un adījuma dizaina pasaulē esmu jau aptuveni gadu, bet līdz šim tas bija pārsvarā tikai angļu valodā. Un galvenais iemesls tam ir tāds, ka adīts iemācījos tieši angļu valodā, un man likās, ka man būtu ļoti grūti tā kā latviski runāt par adīšanu vai uzrakstīt aprakstu latviešu valodā un tā. Bet jā, šeit satiekās divas manas šī gada apņemšanās 2021. gada, kas ir uzsākt šo te video piezīmju grāmatiņu abās valodās, gan angļu, gan latviešu, kā arī
iztulkot visus iepriekšējā gadā publicētos aprakstus latviešu valodā un visus šī gada aprakstus, kas ir šobrīd procesā vai vēl tikai notiks, ka publicētos gan angļu, gan latviešu valodā. Tā kā tas tā nedaudz par mani un par maniem plāniem un par to, kādu es redzu šo gadu, un es ceru, ka man viss izdosies un ka viss būs veiksmīgi. Vēl nedaudz par to, es zinu, ka noteikti, ka interesēs. Es esmu studente, es esmu mamma, es esmu sieva, un man ir 24 gadi, un jūnijā man paliks 25 gadi. Un tas ir vienmēr tā, kad kaut kas tāds, ar ko es diezgan regulāri satiekos, gan tad, kad es ādu kaut kur sabiedriskās vietās, vai ka vispār cilvēki redz, ka es ādu, vai ka es publicēju savus adījumus un tā. Un, un kad cilvēkiem liekas, ka tas tā ļoti nesavienojami, ka tik jauna meitene un ada, jo vairāk tāds, ir īpaši Latvijā. Man tā šķiet, tas ir tikai tāds mans pieņēmums, es to nesaku kā apgalvojumu. Bet mans novērojums ir tāds, ka adīšana saistās tieši vairāk ar to, ka, mana omīte āda vai mana vec omīte āda vai, tā, un kad šķiet, ka tas tā nedaudz savādi, ka var arī jauna meitene, jauna sieviete adīt. Lūk, un šodien sāksim ar to, ko es esmu padarījusi šajā mēnesī. Kas ir tie mani pabeigtie darbi. Un nedaudz iespraukšos vēl ar to, kas šodien man ir mugurā, tieši no adījumiem. Un šī te veste ir modifikācija manam pagājušā gada beigās publicētiem dizainam, kas ir a long sweater, vai arī šobrīd tas man ir ļoti aktuāli arī domāt par to, kā tad latviešu valodā es saukšu manas dizainus. Un šobrīd es nonāku pie tā, ka šis būs mans kopā džemperis. Šis ir mans otrais paraugs, kurus adīju. Un šis džemperis, vai šajā gadījumā veste, respektīvi džemperis tāvs, bez piedruknēm, jo aprakstā ir arī piedruknes. Es arī ievietošu bildi ar to, kā tad izskatās šis oriģinālais dizains. Ir radīts no ļoti biezas dzīves ar 7 mm adatām. Turot vairākus pavadītus kopā, šeit jūs jums parādīšu. Lūk, un šeit var redzēt to, kā šis te spēlējās krāsas un tekstūras un faktūras un kā var savus dzīves pārpalikumus un krājumus izlietot. Un šeit var redzēt arī šo te noapaļoto lejas malu, kas ir aizmugurē nedaudz garāka. Priekšpusē viņa ir īsāka, un viņa ir ar nepabeigto rindu palīdzību veidot šādu te. Un džempers principā ir diezgan, nezinu, kā latvijas teikt, oversized. Respektīvi, viņš ir brīvs, un viņam var apakšā daudz ko pavilkt, un tā kā tā, un es vienkārši, man gribējās adīt vēl vienu paraugu šim džemperim, bet es sapratu to, ka es esmu diezgan labi pagājušajā gadā izlietojis gandrīz visus savus dzīves pārpalikumus. Līdz ar to man īsti nesanāca šajā krāsu tonī, kādā es adīju šo džemperu, man nesanāca dzīve piedruknām. Un tad es domāju, kā to risināt, un arī mani testētāji, un es pat ievēroju to atdot pirmo paraugu, ka tad, kad es pabeidzu stāvu, savienoju kopā plecus, es piemērīju, man liekas, ļoti forši izskatījos kā veste. Līdz ar to es atstāju džemperi bez piedurknēm, un piedurknēm te atvērumu apstrādāju ar aikordu.
Tagad tā viņš tāds pavisam. Un te var redzēt arī, kā dažādas krāsas un cik patiesībā tas viss tā labi izskatās. Un šim džemperim stāsts bija galvenokārt par to, ka ziemās, kā mēs zinām, mums Latvijā ir salīdzinoši augsti. Un vienmēr tad, kad es tad, kad es akadēmijā esmu un dodos uz studiju, uz glaznošanas vai zīmēšanas studiju, tad sanāk tā, ka tur ir šausmīgi augsti. Tā, ka tiešām augsti. Un negribās vienkārši tā, kādītājai, man negribējās tādu vienkārši parastu džemperi un tā. Man likās, ka ir vajadzīgs kaut kas tāds, kuras var izpausties māksliniecis, kuras var ar krāsām izpausties, ar tekstūrām izpausties un salikt kopā kaut ko pavisam jaunu un neredzētu un kaut ko tādu, kas būtu mans un kas būtu tas mans oriģinālais mākslas darbs, kā sacīt jāsaka. Un tad radās šis dizains, kas bija arī tāds kopdarbs starp mani un dažādiem dzīves krāsotājiem. Un no Vācijas, un no Anglijas, un no Amerikas, un tas bija tāds sirsnīgs un ļoti, ļoti patīkams kopdarbs, un es esmu ļoti apmierināta ar rezultātu, un tas ir kaut kā tā, un par to, kas vēl man ir mugurā, tas ir manas Lainārta soks, vai latviski es sāku domāt, jo šobrīd, kā jau es minēju, kad es tulkošu apraksts arī uz latviešu valodu, tad ļoti, ļoti aktuāli ir tas, kā tad es šo aprakstu, šo dizainu sākšu latviešu valodā. Un šīs ir plānotas sākt par līniju zeķēm. Viņas ir pavisam vienkāršas, adītas no augšas uz leju, respektīvi no valnīša uz leju. Un ar nedaudz žakardu, un arī lieliski iespēja izmantot dažādus dzīvu pārpalikumus un kombinēt dažādas krāsas, jā. Tas tāds, es ievietošu arī bildi, kur var labāk redzēt šīs zeķes. Un tad tagad gan es domāju, ka mēs varam doties pie pabeigtiem darbiem. Tātad pirmais pabeigtais darbs, pirmie divi, principā, par ko es jums stāstīšu, ir manas janvāra zeķes. Šīs zeķes tapa ceļojums zeķēs spēles ietvaros. Es nezinu, vai jūs visi jau zinat par šo spēli, bet, šī spēle... Spēles organizatori ir Guna no Atodo Punto. Un spēles ietvaros adīsim 12 zeķes, respektīvi 1 zeķu pāris mēnesī. Un katru mēnesi ir attiecīgi noteikumi, kas ir jāizpild savās zeķēs. Un janvārī pirmais noteikums bija tas, ka ir jābūt, visai zeķei ir jābūt valnīšu rakstā, respektīvi mijās labiskie un krēliskie valdziņi, franču papēža pagrieziens, var redzēt šeit. Viņš ir tāds nedaudz vairāk nopaļotāks nekā, te var redzēt, tas jums parādīšu. Šis ir tāds, tas kantēnais papēdis, kuru mēs biežāk ādam, vismaz es. Tas tāds, kas ir jau galvā iesēdēs un ko vienmēr zinu, kas ir pirmais, kas ienāk galvā, kad ādu tieši papēdi. Un šis ir franču papēžu pagrieziens, kurš patiesībā arī es jau kādu laiku viņu izmantoju. Man patīk, ka viņš tāds nopaļots un labi izskatās. Un plakanais purngals, kas ir patiesībā purngals, ko es izmantoju jau no sākta gala savās zeķēs, kad es sāku adīt zeķes vispār.
kā tā, tas ir pirmo pāri, ko es adīju, tās bija šīs. Šīm zeķēm es izmantoju melnā dzija ir no klipansaules 100% vilna. Es no šīs dzijas adīju vīram cepuri. Un man palika pārpalikumi. Un, kā jau es minēju, man vienmēr patīk izmantot pēc iespējas vairāk savus pārpalikumus dzijas. Un man vienmēr patīk arī atrast maciņam draudzīgas dzijas variantus. Un tā tad šīm es izmantoju šos melnos 100% vilnas pārpalikumus. Un klāt es pieliku, kā jūs redzat, šī te dzeltenā pūciņa, kas ļoti, ļoti forši spēlējās ar melno kopā, ir no Yarns from Italy, un tā ir 50% mohēra un 50% poliamīds. Te viņa ir man. Un pagājušā gada beigās es patiesībā Yarns from Italy viņiem bija atlaides tieši mohērai. Un es nopirku diezgan daudz krāsas, bet tādas, kuras es zināju, kas varēšu ilgstoši izmantot un kuras varēšu pievienot saviem projektiem, kas ir tādas krāsas, kuras es zinu, ka tās ir manas krāsas. Līdz ar to, šī tieši 50% mohēra un 50% poliamīds man ir diezgan daudz šobrīd. Un man patīk tas, ka šai dzijai ir ļoti draudzīga cena salīdzinājumā ar mohēru un zīdu. Bet tā kā to pūciņas tekstūra un tā mohēras tekstūra tāpat paliek, un viņa ir gana mīksta. Nav tā, ka viņa būtu kodīga vai kas tāds. Tā kā tas ir tas. Un otram pārim šim te gaišajam raksts ir pilnīgi tāds pēc kā melnajam. Vienkārši šeit rakstiņu var redzēt labāk, jo dzija ir gaišāka. Šīm tā es arī izmantoju 100% vilnu no klipansaules. Jūs arī nākošajos video redzēsiet, ka es izmantoju diezgan daudz klipansaules dziju. Un viens no iemesliem ir tāds, ka es dzīvoju tāpat ap stūri no fabrikas. Respektīvi, es varu ieiet, ne šobrīd, bet principā, ka es varu ieiet viņu ražotnes veikalā, kur cenas ir ļoti draudzīgas, ir tīpaši, ja tu atrod kaut ko, kas patīk no pārpalikumiem, atlikumiem. Un man arī patīk, kad šī dzija paliek mīkstāka, mazgājot un lietojot. Un kā jau mēs visi zinām, tad 100% vilna ir labākais, kas var būt. Un draudzīgi maciņam. Un man arī patīk, kad es savās dizainos izmantoju toši latviešu vilnu vai latviešu ražojumus. Jo man tādā veidā man šķiet, ka nedaudz nest Latvijas vārdu pasaulē tādā veidā, ka es varu kaut kādu savu ārtavu iedot. Lūk, un tad, šī ta vilna, un klāt arī var redzēt, kad ir mohēras pūciņa. Un šī ta mohēra arī ir no Yarns from Italy, bet viņa nav vienkrāsaina, viņa ir tā kā ar tādiem dažādu krāsu krikumiņiem. Viņa tāpat laikā viņa ir ļoti, ļoti neitrāla, un nav tā, ka viņa tie krikumiņi lec sejā, bet un te ir tā vilna. Lūk, un te var redzēt, kad pelēkais šis te ir šis krāsainais, un tad te ir tas kāds ir rezultāts no šīm te divām dzijām kopā. Un man kā māksliniekam man vispār patīk spēlēties ar dzijām dažādām, ar dažādām krāsām, un tu redzēt, kas sanāks galā, vai likt kopā kaut kādu siltu ar vēso toni, un tie ir tā, ka jaukt krāsas, un tad redzēt to gala rezultātu. Lūk, tad, šie ir mani divi pabeigtie darbiņi janvāra. Manas janvāra zeķes, un melnās dzīvo jau manā zeķu atvilknē. Un šīs gaišās dosies uz kasti, kurā es lieku dāvanas. Un
es cenšos visu cauru gadu kaut ko uzvedīt saviem mīļajiem, lai es tad varētu, kad pienāk kādi svētki, vai Ziemassvētki, vai dzimšanas dienas, ka man nav jābūt stresā par to, ka man pēdējās dienās ir kaut kas jāpaspēj izdarīt vēl, bet kas var atvērt kasti un apstīties kaut ko tādu, atrast kaut ko tādu, kas tieši šim te īpašiem cilvēkam manā dzīvē būtu atbilstoši. Lūk, tā kā tie ir pirmie pabeigtie darbiņi. Tā. Nākošais, ko es jums parādīšu, ir šalle. Šī ir sniegotās nakts šalle, jeb lakats vai kā jau kurš sauc. Un šo šalli šobrīd ir tā, ka es esmu pabeigusi rakstīt aprakstu gan angļu, gan latviešu valodā. Un es pieļauju domu, ka tad, kad šis video būs pieejams un redzams jums, ka manā Instagram profilā būs iespēja pieteikties arī testa adījumam. Jā, un šī ir tāda, es nezinu, kā latviski šī forma, viņš ir tāds tā kā, nezinu, augoša mēnesi forma vai kā jau saukt, bet jā, pavisam, salīdzinoši vienkārša. Es teiktu, negluži iesācēja, bet varbūt piedzīvojumiem bagāti iesācēja līmenī. Un šāla radīta, šī te pamatkrāsa ir arī no Yarns from Italy, un tā ir 30% alpaka un 70% merino. 375 metri 100 gramos, kas ir tāds, stabils zeķu dzīves biezums. Nedaudz biezāks, bet tas ir galvenokārt dēļ alpakas, es domāju, tā kā mierīgi var zeķu dzīvi izmantot šai te. Un klāt šī te nedaudz kontrastējošā daļa ir šāda te pūciņa mohēra. Un tā ir 30% kidmohēra, 40% akrils un 30% poliamīds. 225 metri 25 gramos. Respektīvi, šai šālē man izgāja aptuveni 200 grami pamatkrāsas un viena šī te ficīte, nelīdz galam viena, mazākā viena ficīte, šī te, kas ir 25 grami. Lūk, un šāle, parasti šai te šāles formē, kad viņu āda, lai šāle sasniegtu lielu garumu, kas ir, man patīk, ka šāles ir garas un kas var ietīties un kad aplikt vairākas reizes ap kaklu. Viņu, lai dabūtu garu, viņa beigās sanāk arī ļoti tā kā dziļa. Un atkal man nepatīk dziļas šāles, man patīk, ka viņa ir nedaudz saklāka. Un tad, es darīju tā, ka es izmantoju nepabeigtās rindas. Dažās sekcijās šeit var redzēt vienu, un arī šeit šī te, kur ir tāds nedaudz, kuru redzēju, kur spēlējās, šīs līnijas, tur ir viena līnija ir mohēra, tikai un viena līnija ir pamatzīja, respektīvi tajā vietā tur nedaudz tā kā spīd cauri, var redzēt pirkstus cauri. Lūk, un arī tur ir nepabeigtās rindas, un tādējādi šī šāla ir garāka. Garums ir aptuveni 2 metri, un viņa ir garāka, bet viņa nav tik dziļa. Respektīvi, viņa ir vienkārši vairāk piemērota ikdienas nēsāšanai. Un visas sekcijas šallē ir, principā, izmantojot labiskos krēliskos valdziņus. Te ir arī apmetumu sekcija vienā vietā. Labiskie, krēliskie un vācu nepabeigtās rindas. Un tad nobeigumā ir šī te bumbulīša mala, kuru mierīgi varētu aizstāt arī ar aikorda noraukumu vai vienkārši noraukt vai
Tas tā, kā kuram liekas, kad būtu piemērotāk viņa ikdienas nēsāšana. Tā kā tā, ja jums interesē, tad droši varat doties uz manu Instagramu. Un es pēdēju domu, ka tur vajadzētu būt jau informācijai par testu. Līdz šim es testu latviešu valodā vēl neesmu rīkojis, kas būs man pirmais. Un es ļoti ceru, ka viss būs veiksmīgi. Un tā var tā. Un tad attiecīgi atkarīgs no tā, kā uzliek, tad tur var redzēt visas tās sekcijas. Lūk, un jā, es ceru, ka viss būs veiksmīgi arī ar latviešu valodas tekstu un ka viss būs labi. Es zinu, ka latviešu vadītājām ir tā, ka īsti nav vajadzīgas instrukcijas rindiņu pēc rindiņas, bet es pieminēšu to, ka es rakstu rindiņu pēc rindiņas, jo es gribu, lai mani apraksti būtu pieejami ikvienam, arī tiem, kur ir pavisam jauni iesācēji adītāji, un kad jebkurš gan pavisam iesācējs, gan vairākus gadus pieredzējis adītājs varētu adīt manus dizainus, tāpēc es rakstu ļoti skaidri un rindiņā, lūk, tā kā, ja jums interesē piedalīties šīs šālas lakata testa adījumā, tad droši dodieties uz manu Instagram profilu. Un tur noteikti būs visa informācija par termiņiem un par dzīvi, par radīšanas blīvumu un vispārējais. Tā kā tā, tas ir vēl viens paveiktais darbiņš. Šaulīte. Un vēl viena lieta, kuru es esmu Instagramā nedaudz esmu rādījis šo te mazas detaļas, bet tagad šis video ir tas, kurus parādīšu visu pilnībā. Šī ir mana 21. jūnija veste, kas radās iedvesmojoties no manām 21. jūnija zeķēm, kas iznāca pagājušajā gadā manā dzimšanas dienā. Un tāpat kā zeķes, arī šī veste sevi ietver visas manas mīļākās lietas adīšanā, kas ir tekstūras, griezto valdziņu valnītis un mežģīnas. Lūk, un ar mežģīnēm ir tā, ka mežģīna iet parādu. Mežģīna ir sānā. Lūk šeit. Lejā ir diezgan plata josla ar grieztiem valdziņiem. Un tad daļa mežģīnas iet līdz pat augšai, līdz pat plecam. Rokriņķi ir apstrādāti ar arī griezto valdziņu valnīti, kurš ir adīts dubulta garuma, un tad dzīvie valdziņi ir piešūti iekšpusē, kas tāda, viņa ir gana elastīga, un tad šī maliņa izstās ļoti pabeigti un stingri un tā, un vispārējais ir adīts rīsu rakstā. Šī veste ir ļoti izteikta oversized, kā lielākoties visi mani dizaini. Tas ir galvenokārt tādēļ, ka es pat esmu visnotaļ smalks miesas būvs, un tad man patīk, ka mans apģērbs ir nedaudz lielāks un brīvāks, un ka es varu ģērbties kārtās un tā. Tā kā jā, un apkaklīte ir pabeigta ar polo apkaklīti, arī rīsu rakstā. Un viss ir pabeigts ar aikordiņu, visas maliņas. Tā kā viss ir ļoti tīri un kārtīgi. Tā kā jā, es ļoti gaidu, kad mums nedaudz laiks uzsils, lai es varētu iziet ārā, uzņemt fotogrāfijas šim dizainam. Un
uzņemt fotogrāfijas, un tad es varēšu sākt nēsāt, jo man lielākoties man ir tā, ka man patīk, tad, kad es kaut ko uzdedu, paraugu dizainam, tad es vienmēr viņu turu nevilktu līdz brīdim, kad es nofotografēju bildes, lai bildēs šis te apģērbs vai zeķis vai aksesuārs vai jebkas, lai bildēs būtu tīrs un nenonēsāts un tā, un tad es nofotografēju, un tad arī es atļauju sev nēsāt. Lūk, un tas tā, un jā, un man patīk tā detaļa, ka šī tu mežģīne ir sāniņā te, un jā, tā kā šis te ir procesā, gan angļu, gan latviešu valodā, es ļoti ceru, ka es varētu uz februāra sākumu, jau izlaist testu, un, ja runājam par dziju, arī šī dzija ir no Jānis from Italy, un šeit var redzēt, viņai ir diezgan liels sastāvs akrila, tā man bija, jā, viņai ir 30% merino, 12% alpaka, 14% polēmīts un 47% akrils, un biezums ir 350 metri 100 gramos. Tā kā viņa ir diezgan sintētiska, bet man patīk tā pūciņa un tā tekstūra, un krāsa ir ļoti tāda, kura viņa it kā, tā krāsai nevar īsti līdz galam saprast, kāda viņa ir, jo viņa tā kā vienā gaismā viņa ir tāda, citā viņa ir tāda, bet man likās viņš tāds labs neitrālais, kas varētu iet kopā ar visu, un ko varētu nācāt gan ikdienā, gan pie kleitas, aiziet uz svētkiem vai dzimšanas dienu, vai, kad jau mēs varēsim to darīt, bet jā, un tad ļoti, ļoti ceru, ka man viss izdosies šobrīd uz procesā ar aprakstu rakstīšanu, un ļoti ceru, ka man gana ātri izdosies šis process. Nākošais būs laikam lietas, kas ir procesā, pie kurām es šobrīd strādāju, un galvenokārt tās ir zeķes, ļoti, ļoti daudz nepabeigti zeķu pāri, ļoti daudz, un, jā, jo man ir tāda kaita, kad es vienmēr uzvedu vienu zeķi, un tad viņa vientuļu stāv kaut kur kādā mājas nostūrī, un jā, un īsti man neizdodas otru zeķi kādu laiku uzvedīt, bet ir jālabojās, un es ceru, ka šis gads būs tieši par šo. Un jā, un tad pirmā zeķa, kura patiesībā viņa tapa jau pagājušajā gadā, bet es viņu rādu tagad, lai man būtu iemesls, ka man ir jāpabeidz, jo es tagad tās viņu kādu parādījusi. Un ka man vajadzētu arī parādīt tā kā otru zeķi kaut kad tuvākajā laikā. Un tās ir šādas te, pavisam vienkāršas, noceltie valdziņi, krēliskie valdziņi, arī franču papēdis. Un plakanais porngals, adīts no augšas. Adīts no augšas, raksts iet līdz pašiem pirkstu galiem, pēdas virspusē, un arī adītas no dzīves pārpalikumiem dažādiem. Jā, var redzēt. Un jā, man liekas, viņas tādas ir kā vienkāršas, bet tajā pat laikā arī kaut kas tāds, ko var uzadīt pavisam vai pelēkās vai neitrālās krāsās, un var uzadīt arī neon rozā, vai kas ir tas, kas jums ir tāds trakākais. Man trakākā, priekš manis trakākā krāsa ir rozā, jo rozā noteikti nav mana krāsa. Es domāju, ka jūs reti, kad redzēsiet kaut ko man adītu rozā vai vispār apģērbā rozā. Bet jā, tā kā šis ir mans pirmais projekts. Visas zeķes, kas ir adītas no zeķu dzijas, es ādu ar 2,25 mm adatām. Ādu uz 4 zeķu adatām, jo vienkārši man tas ir ērtākais, un jā, tā kā šī tā ir tā pirmā. Nākošās zeķes,
jeb zeķe, kurai arī vēl nav pāra. Šīs te es saucu par balles zeķēm. Galvenokārt tādēļ, kā šobrīd lielākoties visas balles notiek Zoomā vai kādos citos chatrūmos. Un cilvēkās, ka varētu tā kā uzpost savas kājas, vai ne? Un uzvilkt kādas elegantākas zeķes, tad šīs ir tādas ar viscaur mežģīni. Un dzīve šīm te zeķēm ir Drops Fabel, ko es diezgan regulāri izmantoju savās zeķēs, jo galvenokārt tādēļ, ka man patīk krāsas, un es parādīšu to mežģīnīti nedaudz. Man patīk krāsas viņiem, un man patīk krāsas Drops Fabel, un man patīk arī cena Drops Fabel. Tā kā tādām zeķītēm ļoti forši. Tā kā šīs ir balvas zeķes, kuras arī man vajadzētu pabeigt un pabeigt rakstīt. Man visas schēmas ir sazīmētas un visas tās lietas ir izdarītas. Bet tas, ka man vajag uzvadīt otru, vajag nofotografēt un pabeigt uzrakstīt, un tad jau arī es jums ziņošu, kad mums būs tests. Nākošā vientuļā zeķe ir mans dizains, kurš iznāca pagājušajā gadā. Šīs ir Bella Sawyer zeķes, jeb vīrumāsas zeķes, kuras, šis dizains tapa par godu manai vīrumāsai. Un dzeltenā ir Drops Fabel, šī te zaļā ir Filcolana Arveta Classic, un šī te, kas ir tā ar raibumiņiem mazajiem gaišā, ļoti skaistā dzija, ir no Maruma Jārns. Un šī te Maruma Jārns un zaļā Arveta Classic no Filcolana, tie ir pārpalikumi no manas līniju šālas, kuru es mēģināšu ievietot šai bildi un parādīt jums, bet tā kā viņa tāda nedaudz mežģīnīti ar strīpiņām un arī ļoti lielisks veids, kā izmantot dažādus zeķu dzīves pārpalikumus dažādās krāsās un vienkārši izklaidēties un relaksēties un viņš šķiet, ka rezultāts vienmēr sanāk lielisks. Tas ir tas, un nākošās zeķes nāk kopā ar stāstu par to, kā es Ziemassvētkos savai māsai, gribēju teikt jaunākajai, bet man ir viena vēl jaunāka, kurai ir 6 mēneši, bet nē, tai vidējai māsai uzdāvināju zeķes. Un mana mamma vienmēr bija teikusi, ka viņai nepatīk adīt zeķes, ka viņa nevilks adīt zeķes un ka viņai vispār riebjās un kā var vilkt adīt zeķes. Un tad es uzdāvināju māsai zeķes, un mammai, protams, viņa man arī vajag. Es viņai saku, bet teicu, ka tev nepatīk. Viņa, nē, šitāds man patīk. Un tad top jauns dizains. Šīs gan vēl nav mazgātas un nav formētas, bet es uzliku tā, lai jūs redzat. Šīs ir manas zeķes mammai. Ar mežģīnīti augšā un pavisam vienkāršas ar šo te papēdi un papēžu pagriezienu gan es adu pirmo reizi, bet man ļoti patīk, kā izskatās. Man liekas, ka viņš ir ļoti ērts un kājas lieliski izskatās. Un arī lielisks veids, kā izlietot kaut kādus mazus kamoliešus, kas ir palikuši vai vienkārši viņus mierīgi varētu adīt arī vienā krāsā. Tā kā tas arī ir tāds dizaina projekts, kurš ir pie kura ir jāstrādā un kurš ir jāuzraksta, un tad būs arī
Būs arī latviešu valodā apraksts šīm te zeķēm, kas ir zeķes mammai. Un viens no pēdējiem zeķu projektiem, kuru es iesāku pagājušajā nedēļā, man šķiet, kad tiku galā ar sesiju universitātē. Un bija tā, ka gribējās kaut ko tādu vienkāršu un jautru, bet, laikam tāds parādīšanas, nezinu, vai tādu īpašības vārdu var lietot, bet gribējās vienkārši kaut ko tādu, lai varētu atslēgties no visu un bišķītiņ, tā kā relaksēties un kas radīt prieku. Un tad tapa šīs dazeķes ar volāniņu un žakardu, un šīs ir manas pavasara zeķes, kas arī es ļoti, ļoti ceru, ka jau būs iztestētas un pieejamas uz marta sākumā, es ļoti ceru, jo man šķiet, ka viņas tāds tiešām par tāds ļoti, ļoti pieskaņots pavasarim. Un šobrīd plāns ir tāds, ka viņas būs, kapraksts būs pieejams sākot jau no pavisam mazo jaundzimušo izmēriem un līdz pieaugušo kājai. Un saistībā ar valnīti, te jūs varat redzēt, šis te ir vairāk tāds apjomīgāks valnīts. Šis ir netik apjomīgs. Un šis ir vēl viens paraugs, ko es uzadīju. Nedaudz pamērinot, te ir ielikts arī kontrasta krāvs, ir ielikt arī papēdījumi purngalā. Te nebija. Un tad šis vēl viens dizains, pie kā es strādāju šobrīd, notiek viss matemātikas darbs un tādas lietas, un patiesībā adījuma dizainā, lai arī kā man gribētos teikt, ka ir tik forši, un man patīk, kad es varu adīt, un man patīk tieši tas process, ka es varu kaut ko to savu kreativitāti dot uz āru un adīt un izdomāt kaut ko jaunu, jaunas formas tā. Bet tajā pašā laikā tajā visā ir iesaistīta tik ļoti daudz matemātika un datorlietas un tieši tas, ka tev ir jāpopularizē sevi un jāraksta Instagram ieraksti, kas aizrautu tavus sekotājus un tādas lietas, un tas viss patiesībā paņem visnotaļ daudz laika no tieši tā laika, ko es varētu pavadīt adot vai darot ko tādu. Un tas tādas aizkulises sāpīgās, adījuma dizainam, bet un šī te zaļā krāsa ir, es jums parādīšu, tā ir patiesībā priekš manis jaunatklāta zeķu dzija, kuras iegādājos kamēlija jārns, un pazaudēju. Un viņa ir no Performance jārns Cool Wool. Sastāvs ir kā klasiskai zeķu dzijai, kas ir 75% supervašs vilna un 25% poliamīds. Un arī un 200 metri 50 gramos. Arī ļoti cena ļoti draudzīga. Un man ļoti patīk viņiem krāsas, jo viņiem krāsas ir tādas ļoti dabīgas un ieturētas, un viņas nav spilgtas vai pārspīlētas vai pārlieku balinātas vai kas tāds, bet viņas ir tādas, tādas dzīvas un īstas. Tā kā šī Performance jārns Cool Wool, un šī dzeltenā ir atkal Fabels. Tā jūs varat redzēt, kad ar Fabelos adu viss notiek daudz. Šī ir tā pati. Lūk. Un pēdējais darbiņš, pie kā es šobrīd strādāju, un kas uz manām adatām jau ir kopš pagājušā gada vasaras, kad es devos plenēru praksē uz Itāliju, uz Ligurijas reģionu. Tā, kad es braucu, man vajadzēja
uzmest kaut ko tādu, ko es varētu mierīgi adīt lidostā, kas nebūtu pārāk sarežģīts, kur man nebūtu pārprātā jāsako līdzi kaut kam. Bet tāpat laikā es gribēju, lai tas arī ir, lai nav arī pārāk vienkārši. Lūk, un tad es biju iegādājusies pagājušās vasaras sākumā, man gribētos teikt, vai pavasarī. Arī no Jānis from Italy, un šī ir 73% līns un 27% kokvilna, kas ir tāda forša vasaras dzīve, un kas tieši man likās, ka, ja es braucu vasaras vidū uz Itāliju, kur ir, ievērojami karstāk nekā Latvijā, ka man noteikti, ka es nevaru ņemt līdzi projektu, kurā ir vilna, ka man vajag kaut kādu vasaras dzīvi. Jā, un tad es sāku adīt šo Ligūrija kardiganu. Un līdz ziemē man bija pabeigts stāvs līdz padušu atdalīšanai un mugurpuse. Un sākās vēsie mēneši, un man gribējās atkal strādāt pie kaut kā, kam būtu vilna sastāvā. Un es šo kardiganu ieliku savā projektu somiņā. Un noliku kastē tālāk, es zināju, kad es vēlāk pie viņa atgriezīšos, kad nāks atkal nākošā siltā sezona. Un tad, es nāku pagājušu nedēļu. Izņēmu no šīs kastes ārā šo jaku kardiganu, pabeidzu abas priekšpuses, uzadīju apdarīti ar pogcaurumiem, pogu lenti, nezinu kā latviski. Un jā, un tad sāku piedurkni, un tad var redzēt, kā izskatās, kad šī mežģīne, ka viņa ir mazgāta un saformēta, kas ir stāva daļa šī te, un piedurkne ir tikko adīta, un nekas nav formēts, nekas nav gludināts, un jā, un es gribēju piebilst, ka linam ir tā labā īpašība, ka viņu var arī ļoti forši, tīpaši, ja tā ir mežģīne, ar tvaiku un ar gludekli izgludināt, un nav jāuztraucās par to, ka varētu kaut ko piededzināt, vai ko tādu, un ka viņu var forši atvērt un saformēt, tā kā ir iecerēts. Jā, un krāsa arī tāda ļoti, ļoti, ļoti laba vasarai, man šķiet. Man vispār ir, dzeltenā ir ļoti, ļoti izteikti man mīļākā krāsa. Tā kā jā, un šis ir pēdējais projekts, pie kuras strādāju. Galvā ir vēl ļoti, ļoti daudz idejas, bet es kaut kā cenšos sevi ierobežot un pateikt sev, ka nē, ka man vajadzētu pabeigt rakstīt aprakstus un ka man vajadzētu izdarīt to, kas ir iesākts, un ka tikai tad ķerties pie nākošajiem lielajiem projektiem. Ir gan vēl pāris lietas, kas ir pabeigtas, kuras es jums vēl nevaru rādīt, kuras es varēšu jums kaut kāda gada beigās vai nākošā gada sākumā rādīt, kas ir lietas dažādām publikācijām, bet jā, tie ir tādi slepenie projekti šobrīd. Lūk, un tas ir tas, un man bija prieks jūs visus redzēt, un es ļoti ceru, ka šis video tiks arī ievietots YouTube'ā, ka jūs viņu redzēsiet, ka nebūs tā, ka es viņu ielikšu datorā un ka viņš tur arī paliks. Un es ceru, ka šī nebūs vienīgā reize, kad mēs redzēsim viens otru, un ka es saņemšos, un ka es filmēšu vēl, un ka es pie šī te neapstāšos. Tā kā jā, un ja jums ir kādi jautājumi, vai jūs gribat kaut ko pateikt, tad droši varat rakstīt šeit komentārus, vai rakstīt man Instagramā, vai Facebookā, vai Ravelī, vai jebkur. Es vienmēr atbildu uz visām ziņām, un es esmu ļoti priecīga dzirdēt no citiem adītājiem, un jā. Tā kā tā, paldies, ka bijāt ar mani, un cerams, ka līdz nākošajai reizei. Atā!